pāris sekundes laikā. Kas ir interesants, šeit ir aizmugurējie beņķi, bet tie tiešām ir tādam puscilvēkam. Es sēžu līdz galam. Viņus var nesaukt par beņķiem. Es domāju, ka tur var vienkārši somas līdz tas ir pludmalē, bet te ir 0 vieta kājām. Tas ir tā kā manā gadījumā, bet priekšā diviem šeit ir ļoti daudz vietas. Un kas ir interesanti, daudziem kabrioletiem manā augumā bija problēmas ar šo, kad viņš jau man bija tā kā acu līmenī. Tad šeit ir pilnīgi ok. Un vēl man tā liekas, manā gadījumā beņķi var nolaist zemāk. Jā, tā kā līdz ar to. Jā, viņš ir diezgan augstu vēl bija. Līdz ar to ir ļoti, ļoti komfortabli. Labi, esam apskatījuši. Šodien tāds drusciņi vēl lietains, bet tas nekas, tāpēc liksim atpakaļ jumtu. Guds. Tā kā apsildāmie beņķi ir, kandīška ir. Viss sezonas Un kabriolets. pasies, 3200 tikai. Sēdies un brauc un baudi vasaru. Pasies, bagažnieks te ir cik ietilpīgs. Jā, jo viņam pat ir vieta, pat ja tu nolaidi jumtu līdz šejienei, tu vari apakšā likt kaut ko. Viņš pagarš, jā. Protams, viņš ir pasmagāks nekā parastais bagažnieks, bet nav tā, ka nav nepaceļams.